Ikdienā sabiedrībā redzamākā Saeimas darba daļa ir deputātu darbs komisijās un Saeimas sēžu zālē, kur notiek likumdošanas process. Ierasti, ka deputātu darbam līdzi seko un to sabiedrībai atspoguļo masu mēdīji, apmeklējot Saeimas komisiju sēdes, intervējot deputātus. Es esmu pārliecināta, ka patiesas parlamentāras demokrātijas pamatā ir dialogs un līdzvērtīga partnerība ar sabiedrību, ar cilvēkiem, kas mūsu valstī dzīvo. Un tieši tāpēc man kā Saeimas priekšsēdētājas prioritāte ir atvērts parlaments, kurā cilvēki nāk un diskutē par tām lietām un problēmām, kas viņus uztrauc, kas ir svarīgas ikvienam. Es esmu aicinājusi deputātus, lai arī viņi domātu par to, kā viņi skaidro savus lēmumus, kā viņi veido dialogu ne tikai par pieņemtajiem likumprojektiem, bet arī par jebkuru lēmumu, kurš ietekmē cilvēku dzīvi. Lai padarītu parlamentu pieejamāku, ir atvērts apmeklētāju un informācijas centrs, kurā ik viens Latvijas iedzīvotājs var nepastarpināti iegūt informāciju ne tikai par parlamenta darbību, bet arī par katru no deputātiem, un tam nav nepieciešams nekādas īpašas atļaujas. Ir ļoti svarīgi, lai par politiku un procesiem, kas notiek mūsu valstī, cilvēki interesētos, un pirmām kārtām, lai interesētos jauni cilvēki. Tieši tāpēc mēs mēģinām uzrunāt jaunus cilvēkus tajā vidē un tādā veidā, kā tas ir saprotams. Un šogad notiks Latvijas jauniešu parlaments, kurā būs iespēja jauniešiem pašiem izteikt savas domas par to, kas notiek mūsu valstī un kas ir aktuāls tieši viņiem. Un tas veids, kādā mēs uzrunājam, ir gan šī Twitter vide, gan interneta vide. Jauniešiem ir pašiem iespēja iziet cauri tam procesam, kādām iziet cauri jau esošie politiķi. Taču nozīmīga loma ir arī Saeimas sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, kuru tikšanās un viedokļu apmaiņa ir regulāra un kļuvusi par neatņemamu Saeimas darba sastāvdaļu. Šogad jau 5. gadu Saeimā norisināsies nevalstisko organizāciju fórums, kurā diskutēs par stabilitāti, partnerību un attīstību Latvijā. Saeimas apmeklētājiem jautājām par parlamentu pieejamību Latvijas sabiedrībai. No informācijas viedokļa es domāju, ka tā ir diezgan pieejama, tāpēc, ka var sekot līdzi Twitterī, var Saeimas mājaslapā sekot līdzi sēdē. Jā, man cerams, ka šķiet diezgan pieejama. Attīstoties tehnoloģijām, attīstoties Twitterim, ir viss pieejams, jā. Es esmu no Vācijas. Bundestagā, protams, ir krietni vairāk deputāti. Tad arī, protams, vairāk iespējas visām interešu grupām iesaistīties nekā šeit, jo vienkārši vairāk deputāti, kuri varētu uzklausīties. Attīstoties jaunajām tehnoloģijām, ir arī ļoti augstā līmenī šobrīd Saeimas dažādi šie mēdīji, caur kuriem tiek informācija novadīta uz sabiedrību. Teiksim, mājaslapa ir ļoti augstā līmenī. Tāpat tas, ka regulāri žurnālisti raksta par notiekošo komisijas sēdēs, par to, kas tiek pieņemts vai netiek pieņemts plenārsēdēs. Es domāju, ka tas ir pilnīgi pietiekami, un jebkurš, kurš interesējās, šo informāciju var iegūt. Nav tā, ka informācijas trūktu. Vienlīdz svarīgs ir arī deputātu individuālais kontakts ar iedzīvotājiem. Lai veicinātu parlamenta atvērtību un ciešāku saikni ar Latvijas sabiedrību, 2009. gada sākumā tika izveidots Saeimas sabiedrisko attiecību biroja apmeklētāju un informācijas centrs. Centra nepieciešamība apliecina ar katru gadu pieaugušais apmeklētāju un iesniegumu skaits. Tā 2010. gadā centru klātienē apmeklēja ap 3300 iedzīvotāju un tika saņemti vairāk nekā 5400 iesniegumu vēstuļu un e-pasta veidā. Ar Saeimas informatīvā tālruņa palīdzību iedzīvotājiem tiek sniegtas uzziņas un informācija par Saeimas darbu, uzklausīti viedokļi. Ikdienā centrā deputāti klātienē tiekas ar iedzīvotājiem, tiek organizētas preses konferences, semināri un izstādes. Tradicionāli gadu Saeimā tiek organizētas ēnu dienas un asinsdonoru diena, tiek rīkot arī Saeimas atvērto durvju diena. Pavasarī tiek rīkota talka, kurā Saeimas deputāti un darbinieki sakopja kādu vietu Latvijā. Saeima piedalās arī starptautiskajā muzeju naktī. Nesen Saeimā notika īpašs sadarbības projekts, kura ietveros Latvijas mākslas skola audzēkņi zīmēja deputātu portretus, kas tiks izstādīti īpašā izstādē. Tāpat šovasar tiks īstenots projekts Jauniešu parlaments, Jauniešu Saeima. 100 jauniešiem būs iespēja iepazīt deputātu darbu ikdienu. Plānots darbs nozara komisijās, Saeimas sēdē ar debatēm un balsošanu. Pēc debatēm Jauniešu Saeima pieņems rezolūciju, kurā būs apkopots jauniešu aktuālās idejas par Latvijas izaugsmi un nākotni.
Faktiski ir jāieinteresē jaunieši. Ja, teiksim, tāda pusmūža cilvēki, es domāju, pietiekoši daudz zina, pietiekoši labs priekšstats, un jaunie tomēr būs tie, kas šo informāciju izmantos ilgstošākā laika periodā. Lai plašāk atspoguļot un skaidrot Saeimas darbu, tiek izmantot sociālie mēdīji. Saeimai ir Twitter, Flickr un YouTube konts. Saeimas mājaslapā var tiešraidē sekot Saeimas sēdes norisei. Tāpat Saeimas sēdes tiešraidē var klausīties Latvijas radio. Saeimas sabiedrisko attiecību birojas veido video sižetus, kuros tiek atspoguļot svarīgākie notikumi Saeimā, valstu vadītāju, vēstnieku, starptautisku organizāciju un citu amatpersonu vizītes parlamentā, kā arī sižetus, kuros tiek skaidrots parlamenta darbs. Man ļoti patīk Saeimas mājaslapā, kad ir iespējams, kad ir sadalītas kolonās, kur ir iespējams atrast visu, un kad ir meklēšanas iespējas, tad nav jāiet cauri visām sēdēm un sēžu kārtībām, bet gan meklētāji var atrast nepieciešamu informāciju. Es domāju, ka Saeima pietiekami atvērta, ir pietiekami daudz informācijas par Saeimas darbību, mēs tam varam arī apmeklēt viņu. Es domāju, to problēmas nav nekādas. Te var būt viena cita problēma, ka tās informācijas ir pa daudz, un tā informācijas gūzma ir tāda, ka ir jāmāk izlasīt pašam vajadzīgo no tā visa. Ir nepieciešams tāda prasme neapjukt tajā lielajā informācijas gūzmā. Saeima ir atvērta visu Latvijas iedzīvotāju viedokļiem un ierosinājumiem. Aktīvu visu komunikāciju kanālu izmantošanu un intensīvs dialogs ar sabiedrību ir priekšnosacījums savstarpējai izpratnei, kā par parlamenta darbu un pieņemtajiem lēmumiem, tā arī par Latvijas sabiedrības aktualitātēm un vajadzībām. Tikai sarunājoties var kopīgi rast atbildes uz visiem jautājumiem.